Čau! Šajā video es demonstrēšu, kā uztaisīt SharePoint un OneDrive aģentus. Tāpat tās izskaidrošu, kādas ir atšķirības starp vieniem aģentiem un tiem citiem. Vēl būs būtiski paskatīties, kāda ir meta datu nozīme, būvējot organizāciju aģentus. Un visbeidzot, pa ceļam mēs arī noskaidrosim, kurš īsti var būvēt šāda tipa aģentus un kuram šādas iespējas, diemžēl, nav. Tā kā šis ir par SharePoint aģentu veidošanu, nu tad attiecīgi šobrīd mēs dodamies uz šo te SharePoint vidi. Man pašam ļoti ērts veids, kā piekļūt daudzajām aplikācijām, kas ir pieejamas Microsoft produktu saimē, šķiet, doties no šīs te M365 Cloud, un beigās tur čata attiecīgi vides, kur ir apps. Izvēlamies šeit SharePoint un tad esam nonākuši līdz šai te smilšu kastei. Pirms mēs vispār vēl ķeramies klāt pie pašu aģentu tā kā būvēšanas, gribas izstāstīt vairākas konceptuālas lietas. Tad viena no tām ir, kurš tad īsti var būvēt un kurš nevar būvēt šos te aģentus. Tie lietotāji, kuriem ir šī te paplašinātā M365 Copilot versija, šos aģentus varēs būvēt iekš SharePoint vai arī attiecīgi iekš OneDrive vides. Bet būtisks priekšnosacījums patiesībā ir, ja tev ir šī te paplašinātā licence un tu aizies uz kādu konkrētu vietni un tomēr tu nespēji būvēt šos aģentus, visdrīzākais, ka izaicinājums ir tajā, ka tev nav iedotas attiecīgas piekļuves pie šīs te vietnes. Un vienīgais, ko tu varēsi darīt, ir redzēt jau iebūvēto aģentu, kas eksistē šajā konkrētajā vietnē. Sakot to, var noprast, ka ir divi veidi aģenti. Tātad Microsoft pēc būtības katrai uzbūvētai vietnei uzreiz automātiski uzģenerē šo te aģentu, kurš palīdz lietotājiem labāk orientēties tajā konkrētajā saturā. Un otra opcija, protams, ir, ka sistēmas lietotāji var būvēt aģentus, kas vairāk atbilst viņu vajadzībām. Un te atvērsim tagad vienu no vietnēm. Atkal šī ir smilšu kaste, šie visi dati ir neeksistējoši. Tātad mēs varam redzēt, ka šeit augšējā labajā stūrītī ir ikona, un tā ir ikona, kas dod iespēju piekļūt jau šīs te vietnes iebūvētājiem aģentam. Tātad klikšķinot šeit, atvērsies čata loks, tātad gaidam. Čata loks ir atvērties. Un kā jūs varēsiet redzēt, tad čats vai aģents saucās IT support, kas ir tāds pats nosaukums kā pašai lapai, un sistēma, protams, atpazīst mani kā lietotāju, uzreiz spēja identificēt, pamatojoties uz šo te Microsoft iestrādāto WorkIQ režīmu. Tātad, how can you help me summarize recent updates on the site? Lai arī šeit var redzēt, ka šie te pamata uzvednes ir angļu valodā, es droši varu rakstīt arī latviski. Tātad, cik daudz IT politiku ir Mierupes novadā? Tātad paskatāmies. Vai tātad aģents man spējas atbildēt, tātad neskatoties uz to manu kļūdu, politu ir Mierupes novadā. Ļaujam mazliet vēl aģentam padomāt, un tad, kad šī atbilde būs saņemta, šobrīd pēc jūsu organizācijas dokumentu meklēšanas rezultātiem Mierupes novadā ir atrasts 14 IT politikas. Tātad aģents uzreiz arī uzskaita visas šīs te politikas, atsaucās uz šiem te konkrētajiem datiem. Tad tas ir tas, ko šis te iebūvētais aģents var jau uzreiz paveikt. Bet varbūt situācijas, ka es nevēlos, lai mans aģents balstās, piemēram, uz visiem datiem. Varbūt arī situācija, ka es vēlos, lai aģents patiesībā apvieno, paņem datus no HR sektora, paņem datus no IT, varbūt tās arī no mārketinga, un ir tāds viens kopējs organizācijas rīks, kurš spēj uzņēmumu darbiniekiem vai organizācijas darbiniekiem nodrošināt šo te informāciju tādā ērtā, viņiem pieejamā veidā.
Šeit lieti noder šie te nevis iebūvētie, bet nu, tā kā lietotāji veidotie aģenti. Un kā var veidot aģentus nu, tā kā, nu, pašam lietotājam? Atceramies, ka ne visi to varēs paveikt. Viena no iespējām ir doties šeit, klikšķinot, un attiecīgi create an agent. Tā ir viena no vidēm vai viena no tā kā vietām, kur mēs varam sākt būvēt šo te aģentu. Un cita vieta, protams, ir klikšķinot uz new, un šeit arī parādās agent. Bet pirms mēs vēl ķersimies un būvēsim paši savējo aģentu, es gribēju atgriezties pie nu, metadatu tā kā idejas. Kas tas vispār ir un kamdēļ tas ir svarīgi. Tad mēs piekļūsim pie pašiem dokumentiem, ejot uz resursi dokumenti. Tur ir uzģenerētas šīs te 14 politikas mierupes novada pašvaldībai. Un jūs varat uz ekrāna redzēt, ka te ir minēti tādi jēdzieni kā dokumenta tips, status, kategorija, atbildīgais, kā arī pēdējās pārskatīšanas datums. Tad idejiski tajā brīdī, kad es vienkārši ņēmu un tā kā, nu, uploadoju visus šos te dokumentus sistēmā, nu, viņi man izskatītos vienkārši nu, tā, kā viņi izskatītos, tur 01, 02 un tā tālāk. Patiesībā jau arī mazliet jau strukturēts tur ir, jo tur ir pieminēts jēdziens politika, bet tomēr tie ir dati, nu, kas nepasaka daudz. Savukārt šie te elementi, kas jau ir daļa no metadatiem, palīdz aģentam iegūt daudz lielāku izpratni, jeb kontekstu tajā brīdī, kad lietotāji uzdos jau specifiskus jautājumus. Un kā piemērs ir, piemēram, šeit ir minēts, ka šis konkrētais dokuments ir izskatīšanas fāzē. Tas nozīmē, ka tas it kā ir no vienas puses uzticams avots, bet no otras puses tas nav līdz galam apstiprināts. Cita situācija varētu būt, kad kādam no organizācijas atbildīgiem cilvēkiem būtu jāsaprot, kurus dokumentus vajag pārskatīt un kuri, pieņemsim, joprojām ir aktuāli. Un tādēļ, kā papildus šīs te metadati varētu būt šie te pēdējās pārskatīšanas tā kā datums, jo man pašam ir nācies daudz strādāt ar ISO sistēmām un atbilstoši gan pašai ISO tā kā ISO vadlīnijām, gan arī uzņēmums pats definē precīzāk, cik bieži konkrētie dokumenti tiek pārskatīti. Un ja mēs veidojam šādu te aģentu un iedodam šo te papildus kontekstu, tad patiesībā ISO sistēmas uzturētājiem arī būtu diezgan vienkārši veids, uzdodot jautājumu, nezinu, kurš tur dokuments, piemēram, kad ir pārskatīts, definē man tur 10 dokumentus vai visus dokumentus, kuriem ir beidzies šīs te nosacīta derīguma termiņš, un tie lietojumi tiešām varbūt tās daudz un dažādi, bet sausais atlikums no visas šīs te diskusijas ir, ka metadatiem ir ļoti būtiska nozīme, lai jūsu aģents varētu nodrošināt daudz kvalitatīvāku informāciju un atbildes sistēmas lietotājiem, un tie lietotāji var būt tās gan iekšēji lietotāji, gan arī ārēji lietotāji, jo veidojot aģentus, varbūt tās negluži SharePointā, bet tieši jau ar Copilot Studio, lietotāji varbūt tās arī cita veida organizācijas, tās varbūt tās arī privātpersonas un kas tik vēl ne. Un šeit var šķist, ka metadatu veidošana ir kaut kas super komplicēts un sarežģīts, bet patiesībā ir jau vairākas iespējas, kā to visu automatizēt. Šī gan nav šī video ideja skaidrot tos veidus, bet ir iespēja izmantot cita veida risinājumus, kas palīdz šo te procesu optimizēt. Tātad atpakaļ dodamies pie šī te aģenta veidošanas. Es varu atzīmēt, piemēram, šīs te, klikšķinot šeit, kurus failus es vēlos izmantot, kurus nē, bet pamēģināsim būvēt aģentu no šīs te citas vides. Tātad IT support, klikšķinam create new agent un skatāmies, kas te notiek. Tātad aģentu būvēšanas procesā, tas ir ļoti līdzīgs process, kā patiesībā būvējot cita veida aģentus, un tas ir izskatīts citā video, bet SharePointā ir, tās komponentes kaut kādā mērā ir ļoti, ļoti līdzīgas. Tātad viens ir attiecīgi šis te aģenta nosaukums, un tas varētu būt IT, HR skaidrotājs, pieņemsim, es nevaru lietot šo te speciālo zīmi, tātad IT,
HR politika. Sauksim viņu tādā veidā, jo mēģināsim pievienot arī HR dokumentāciju, jo tas būtu tāds, nu, nosacīti kopējais aģents. Mēs varam mainīt vizuālo identitāti arī aģentam, un kamdēļ ir svarīgi tomēr piekopt, nu, un arī izvēlēties šiem te aģentiem kaut kādu vizuālu identitāti, jo šo aģentu var tālāk iekļaut Teams vidē, un ja nu gadījumā jūsu organizācijā kaut kādā brīdī būs tur 10, 20, 30 un varbūt tās vēl vairāk aģentu, tad ir labāk, lai cilvēkiem, nu, tīri vizuāli uzreiz ir skaidrs, šis aģents atbild par to un to. To mēs gan nemainīsim šajā brīdī, bet pievienosim gan cita veida elementus. Tātad whitespace arī nevar būt pie aģentu veidošanas. Es sameklēju tagad savējo uzvedni, kas man skaidro, ko šis aģents īsti darīs. Tātad es varu iekopēt šeit. Tātad tavs mērķis ir palīdzēt darbiniekiem ātri un droši saprast IT, HR noteikumus. Skatīsimies, kā mums tur izdosies pievienot šo te gan IT, gan HR dokumentāciju. Un tad mums ir jāpāriet arī uz blakus nu, tā kā, vietām. Viens ir attiecīgi sources, un kā var redzēt, tad es jau atrados šajā te IT support lapā, un tam dēļ nu, sistēma uzreiz saprata, ka ok, tātad es vēlos izmantot šo te informāciju kā pamatu. Kā var redzēt, tika ieimportēta uzreiz visa mape, un kopumā Microsoft vidē šobrīd tas ierobežojums ir, ka veidojot SharePoint aģentus var izmantot 20 datu avotus. 20 datu avoti nenozīmē, ka tie ir 20 faili. Tās var būt mapes, tās var būt vietnes, tas ir nu, tāds kopējs rādītājs. Ir atsevišķa lapa Microsoft Learn vidē, kur tiek nu, papildināta informācija, kāda ir šī te, nu, gala kapacitāte. Viens no šiem te papildu nu, elementiem vai kritērijiem bija, ka viens fails nevar būt lielāks par apmēram 0,5 gigabaitu. Bet, nu, iedomājieties, kas tas ir pa failu. Nezinu, ja tas ir Word vai PDF, lai tas būtu 0,5 gigabaitu smags. Pamēģināsim šeit pievienot arī HR mapi. Domājot par šo video, es nebiju padomājis, ka varētu apvienot gan HR, gan IT dokumentāciju, bet raudzīsim, kas no tā visa sanāks. Tātad to mēs esam izdarījuši, un tas notiek tik vienkārši patiesībā. Un tālāk mēs dodamies uz šo te behavior. Behavior ir tas, kur mēs skaidrojam, kā šim aģentam būtu jāuzvedas. Te mēs varam uzrakstīt tādu draudzīgu sveicienu, nu, droši vaicā, jā, pieņemsim, droši vaicā. Un tad mēs attiecīgi vēl pievienosim šīs te papildu instrukcijas, kas man jau bija izveidots, un es tagad viņas kopēju no faila. Tad mēs te ieliekam šīs te instrukcijas. Laikam man gan instrukcijas bija vairāk, ka aģents ir IT aģents, tā kā tas varētu radīt tādu apjukumu. Tu esi IT politiku skaidrotājs, tad darīsim tā, ka izdzēsīsim no tiem sources tomēr to HR mapīti, lai mēs neradītu apjukumu. Un šeit, protams, var ievadīt šīs te papildu uzvednes, jeb starter prompts. Nu, nu, es šajā gadījumā varētu neko nemainīt, jo tas nav tik būtiski, kā to izdarīt. Jūs redzat, vienkārši copy-paste un idejiski tās būtu tās pamatu uzvednes, kuras lietotājs redzētu tajā brīdī, kad nu, būtu uzsācis šīs te interakcijas ar aģentu. Klikšķinām Create un raugāmies, kas no tā sanāk. Tātad tas, ko mēs varam izdarīt, ir uzreiz arī nu, klikšķināt Share Agent. Mēs varam tā kā čatot ar aģentu. Nu, uzklikšķināsim čatot ar aģentu. Skatīsimies, kur mēs tiksim. Tas, ko sistēma izdarīja, viņi uzreiz mani aizdzina nosacīti uz šo te M365 vidi, un kur šis te aģents tiek ielādēts. Ļausim, lai tas ielādējas, bet atgriezīsimies tikmēr atpakaļ uz šo te SharePoint vidi. SharePoint vidē, kā jūs tagad varat redzēt, parādījās vēl viens aģents. Tātad man iepriekš bija šis te IT support, kas ir šis te iebūvētais aģents šai konkrētai vietnei, un tad parādījās arī šie te, nu, tie divi jau iepriekš man bija, un ir šī te IT HR politika,
Tur gan man vajadzēja arī nomainīt šo te nosaukumu, lai tas nav mulsinoši. Pāriesim uz šo te aģentu, un mēs varam aiziet attiecīgi edit agent un nomainīsim tomēr, ka tas ir IT politikas skaidrotājs. Save and close. Tas, ko es tagad varēšu darīt, es gribēšu šo te aģentu nosūtīt, nu tā kā vai iekļaut Teams komunikācijā. Un kā tas notiek? Es uzklišanu uz šīm te 3 bumbiņām un attiecīgi varu uzklišināt copy link for Teams. Tajā brīdī sistēma ielasa šo te saiti, un es varu mierīgi doties uz savu Teams vidi, tātad atvērsim Teams vidi, un šeit es varētu mēģināt iekopēt šo te IT politikas aģentu. Raudzīsim, kā viņš te tiek, kā viņš pievienojas, tātad add to this chat. Tā arī izdaram, nu un skatāmies. Un tas ir principā tik vienkārši, kā jūs varat izveidot šāda veida aģentus un pievienot viņus arī šeit. Protams, tā cita iespēja ir izmantot viņus arī tajā M365 čata vidē, bet paskatīsimies, ko šīs aģents prot. Tad uzdosim jautājumu tādu vispārīgu, cik politikas ir Mierupes novadā. Atkal, lai saprastu, kā šis aģents reaģē, tātad man ir pārslēgusies angļu valoda, laikam tā skatāmies. Un tad mēs mēģināsim paspēlēties ar dažiem jautājumiem, lai nu, tā kā parādītu jums šo te metadatu nozīmi. Tātad, cik politikas ir, man vajadzēja izsaukt šo te aģentu, es viņu neizsaucu, tāpēc man arī nav atbildes. Šajā gadījumā man vajag klikšķināt add un IT politika. Tātad tas ir veids, kā es izsaucu šo te aģentu Teams sarunā. Tātad IT politika, cik politikas ir Mierupes novadā. Tātad atbildēja, tomēr ilgi nācās viņam, tad te ir īsti saprotams visu nesen izveidoto IT politiku kopsavilkums. Gāja gan stipri ilgāk nekā paredzēts, bet tagad aiziesim arī uz to citu vidi, kur mēs varam šo te aģentu izmantot. Tātad atgriežamies atpakaļ uz M365 un tātad atgriežamies šeit, M365 vidē, nevarēja ielādēt aģentu, tātad skatāmies, mēs varam uzklišināt arī šeit. Tātad aģents man ielādēsies tagad šeit IT HR politika, un es gribētu pavaicāt, cik no politikām ir apstiprinātas. Apstiprinātas. Tātad skatāmies, vai aģents spējas atbildēt. Tad atkal cilvēkam, jeb lietotājam, šie te aģenti var būt pieejami tajās vidēs, kur tas ikdienā darbojas. Tātad šobrīd pēc pieejamiem dokumentiem redzams, ka apstiprināts ir 8 politikas, to var secināt no metadatiem. Savukārt 2 politikas ir izskatīšanā, kopā bija 14 politikas, kas ar citām. Tātad tas ir tāds jautājums, jo es atceros, ka tiešām laikam bija 14, vajag paspēlēties, saprast, kas tad notic ar tām pārējām. Lai, tā sacīt, apstiprināts 12 politikas, tātad visu ir zināms un lūk ir pilns saraksts. Tātad šobrīd, kā apstiprināts ir, tas ir tā kā labs jautājums. Tagad ir jāsaprot, ka aģentu, respektīvi nevis aģentu, bet saturu es veidoju tikai šodien, un jautājums, vai visi ir paspējis ļoti labi ielādēties, bet varam, protams, arī mēģināt noskaidrot cita veida informāciju. Kurš ir, tātad pamēģināsim ar mikrofonu, jo tā arī ir viena no opcijām. Pasaki man, kurš ir atbildīgs par IT politikām Mierupes novadā? Tas ir arī viens no veidiem, kā mēs varam komunicēt ar aģentiem. Mums nav vienmēr jāraksta. Mēs kā cilvēki rakstam 3 reizes lēnāk, nekā mēs patiesībā runājam. Tātad šobrīd pēc visu 14 IT politika, ka galvenais atbildīgais par IT politiku izstrādi ir Artūrs Peha. Un tātad vienā politikā saturā minēts, ka darbu
vada IT vadītājs Dāvids Visu redzošais. Un metadatos tas nav norādīts. Tātad tas ir piemērs tam, kā mēs varētu mēģināt izmantot uzņēmuma tā kā vai organizācijas šo te dokumentu kopumu, lai optimizētu cilvēkiem darbu, lai viņiem nevajadzētu meklēt visu informāciju tajā savā ziņā vecmodīgajā veidā, kā mēs esam pieraduši darīt. Vai raustot kādu, mēģinot saprast, kurš ir atbildīgs par šo te dokumentu, vai attiecīgi pats ilgi tur pavadot vai minūtes, varbūt tās kādreiz stundas, lai nonāktu pie secinājuma, kas tur notiek vai nenotiek. Šis tā kā dokumentu kopums tam IT aģentam tika izveidots super īsā laikā. Tas patiesībā viss ir ģenerēts ar mākslīgo intelektu, tāpēc tas noteikti var neparādīt to pilno spektru ar iespējām, ko šāda veida aģents var izdarīt. Vēl viena tāda papildus opcija ir, ka jūs no šīs te SharePoint vides jūs vienmēr varat arī attiecīgi kopēt šo te saiti un attiecīgi tā kā šērot šo te aģentu. Un lai saprastu tādu konceptuālu situāciju, man ir nācies konsultēt atsevišķas valsts un pašvaldību iestādes, kur labu gribēdami tā kā cilvēki cītīgi veido šos te aģentus arī tajā pašā SharePoint vidē, un likās, ka visam būtu jāstrādā. Bet tas tā nestrādā patiesībā Microsoft vidē. Jo pat tad, ja tev ir šī te pilnā licence, un tu vari operēt ar visu dokumentu kopumu, arī ievērojot to, cik tālu tev ir piekļuves šai informācijai, tas nenozīmē, ka lietotājs otrā pusē varēs redzēt vai saņemt šo te informāciju. Un tur ir būtiski tam dēļ pieslēgt šo te pay-as-you-go modeli. Tur ir arī cits modelis, ka var pirkt konkrētu kredītu tā kā paku, kas dod iespēju izmantot šo te aģentu spēku. Bet pēc būtības tas nav tā, ka automātiski, ja es varu uztaisīt, tas nozīmē, ka visiem šie te aģenti vai piekļuvi šiem te aģentiem būs tā kā pieejama. Pat ja tā pieeja būs pieejama, tas aģents neatgriezīs rezultātu. Tas vairāk vai mazāk īsumā par šiem te aģentiem SharePoint vidē. Protams, iespēja daudz un dažādas, kā jau es minēju, kaut vai tā pata metadatu veidošana, tur ir vēl vesela video vērts stāsts, kā var optimizēt metadatu organizēšanu, jo īpaši, ja runa ir par lielām organizācijām, patiesībā pat ne tik milzīgām organizācijām, kur tas dokumentu kopums ir daudz iespaidīgs nekā šajā testa situācijā. Un tagad dodamies uz šo te OneDrive vidi. Atkal, viens no veidiem, kā mēs varam piekļūt OneDrive videi, ir dodoties uz programmas. Šeit mēs izvēlamies OneDrive, un te mēs esam. Tad te man bija jau atvērta viena šī te tā kā lapa vai skats ar maniem OneDrive dokumentiem. Un ideiski, kāda ir atšķirība starp SharePoint aģentiem un kāda ir atšķirība starp OneDrive. Tā atšķirība ir tajā, ka SharePoint ir domāts visiem. Tas tā kā angliski tas ir tā kā we concept, ka mēs esam tie, kas lietojam šos te dokumentus kopā. Un tas OneDrive ir attiecīgi, ka tas ir man, tā kā priekš manis tā kā paredzēts. Un tas nozīmē, ka ja lietotājiem ir šī te paplašinātā licence, tas būs spējīgs veidot arī aģentu priekš sevīm, un tas noteikti var būt tās labs palīgs, ja, pieņemsim, cilvēks glabā informāciju tādā lielā, haotiskā blāķī, tad tā ir iespēja, kā daudz ātrāk piekļūt saviem failiem, savai informācijai. Un kā veidojās šeit aģenti, tas ir super vienkārši. Pirmkārtām, acīgākie no jums jau būs pamanījuši, ka šeit ir uzreiz ikoniņa, uz kuru klikšķinot, tātad var redzēt, ka Copilot jau steidzas man palīgā. Un, lai parādītu, kā tas darbojās, es varu, pieņemsim, izvēlēties vienu no failiem, un tad attiecīgi šeit es varu uzreiz ļaut, lai aģents man
sagatavo biežāk uzdoto jautājumu sarakstu no šī te konkrētā faila. Un tas vēl nav aģentu veidošanas nu, tā kā funkcionāls. Es vienkārši parādu, kādas vēl ir citas iespējas OneDrive ar šo te paplašināto licenci. Sistēma gatavo šo te attiecīgi biežāk uzdoto jautājumu kopumu, un skaidra lieta, ka es varu tā kā iekļaut vairākus failus, ne tikai vienu failu, gatavojot šādu te apkopojumu. Skatīsimies, kas tur sanāks. Tas ir materiāls angļu valodā no studijām par finanšu analīzi, ja es pareizi atceros, skatīsimies tātad pašu rezultātu. Un kamēr mēs gaidām, ko tur sistēma uzģenerēs, vēl ir interesanti pastāstīt, ka tie lietotāji, kuriem, piemēram, ir paplašinātā licence, šajā te opcijā, kas ir šeit pie meklēšanas, jūs varat iegūt nu, arī ļoti jaudīgu palīgu, jo sistēma, nu, Microsoft, viņi saprot, kādiem failiem jums ir piekļuve, un caur meklēšanu tā vietā, lai jūs dotos pie saviem failiem un savā failu struktūrā, jūs meklētu tur, kā tas ir, nu, kā mēs esam pieraduši meklēt tur labajā stūrītī vadot kaut ko iekšā, jūs varat izmantot iespēju šeit meklēšana. Kā tas darbojas, es pieņemsim well-being. Man tur bija jābūt kaut kādām grāmatām, paskatīsimies, kur tas atrodas. Un te var redzēt, ka ir, pieņemsim, ir faili, ja ir vietnes, tad tā informācija ne tikai tiek meklēta, bet viņa kaut kādā mērā tiek arī sastrukturēta. Un tāpēc, ja ir pilnā šī te licence, nevajag mēģināt doties tajā vecajā meklēšanā, jo šeit caur šo te meklēšanas funkciju jūs varat piekļūt informācijai daudz ātrāk. Varam redzēt, tad sorry, your request timed out, gadās. Tātad mēs varam mēģināt vēlreiz, bet to mēs paskatīsimies pašās beigās. Sākumā parādīšu, kā būvēt šos te aģentus. Tad es varu atzīmēt tur vienu vai vairākus failus, un tad man parādās tāda opcija, kā šeit klikšķināt trīs bumbiņas attiecīgi Copilot. Es attiecīgi varu no šejienes būvēt šo te aģentu. Tāpatās acīgākie no jums jau būs pamanījuši, ka arī šeit augšējā daļā ir Create an Agent. Un tajā brīdī, līdzīgi kā SharePoint sistēmā, mēs redzam principā identisks elementus. Mēs redzam šo te overview, mēs redzam sources, mēs redzam attiecīgi kādu uzvedību es vēlos definēt šim te aģentam. Tā kā mēs jau izskatījām to ar SharePoint, es domāju, ka te nav vērts to vairāk darīt. Kad aģents ir gatavs, tāpatās tiek uzģenerēts šis te aģenta fails, viņš parādīsies šeit uzreiz ekrānā, un to jūs arī varat pievienot pie saviem aģentiem, ar kuriem jūs ikdienā darbosieties. Tas attiecās uz aģentu veidošanu, jo īpaši tā kā SharePoint aģentu veidošanu, konceptuāli viņus izveidot ir vienkārši super, kā jūs redzējat, tas ir tiešām ļoti ērti, jūs ieiet, new agent, attiecīgi jūs varat dalīties ar to aģentu teams vidē, jūs varat arī attiecīgi kopēt, pievienot to pašu savam M365 kanālam, kur jūs varat komunicēt vai dalīties ar citiem kolēģiem, bet tā lielā vērtība jau radīsies nevis tad, kad mēs tā vienkārši sametīsim visu vienkopus, bet tiešām padomāsim kārtīgi, kuri no datiem attiecīgi būs tie, kas palīdzēs radīt šo vērtību vai skaidrot organizācijas darbiniekiem tās lietas, ko jūs vēlaties panākt ar šo te aģentu. Ja tas ir HR aģents, tad lai viņš sniedz šīs te atbildes pēc iespējas īsi, precīzi, lai neveidojas tur palagi apjukums, jo pats beidzamais, ko jūs vēlētos panākt ar šādu te aģentu, ir patiesībā radīt vēl lielāku apjukumu nekā tas ir bijis iepriekš. Un ir tāds koncepts, kas saucās SISO, kas nozīmē, ka kaut ko sliktu mēs liekam iekšā un attiecīgi kaut kas slikts nāk ārā, bet šajā mākslīgā intelektā, tā kā kontekstā, bieži vien tiek teikts, ka mēs liekam kaut ko sliktu iekšā, ka tas sliktums patiesībā tiks vēl vairāk pavairots, izmantojot šo te mākslīgo intelektu. Un tā ir taisnība, tāpēc
nebaidāmies nu, tā kā skaidrot arī savu organizāciju vadības cilvēkiem, ja gadījumā jums ir uzticēts uzdevums veidot šādus SharePoint aģentus, ka tas nav tā, ka piesēdi kaut ko saklikšķini un nu, maģiski viss kaut kādā mērā strādās. Nāksies tomēr piesēst, sakārtot to vidi vai to failu struktūru tā, lai viņa nu, tā kā rada šo te lielāko pievienoto vērtību. Un, kā var redzēt šajā slaidā, tad 95% tavu dzīvi veido tas, kā tu uz to raugies, 5% kas ar tevi notiek. Tāpēc es ceru, ka tu raugies uz šo dzīvi pozitīvi un lai tev ir jauka diena. Atā!